Čau! Esam jau šeit mūsu otrajā epizodē ar Lāsmu, nemainīgi. Un mums ir ļoti virtuozs un ļoti dažāds viesis. Es pat teiktu, cilvēks, kas dara visdažādākās lietas, kas varētu likties pat nesavienojams. Tas ir Insta Terovskis. Čau, čau! Jā, prieks tevi šodien šeit redzēt un prieks, ka tu piekriti ar mums parunāties stundu par jauniešiem. Kā jau es minēju iepriekš, tad šī nākošā stunda būs paruna ap jauniešu iespējām, par to, ko viņi dara, varbūt nedaudz tava pieredze no tavas jaunības, var teikt. Bet, kad es dzirdu Insta Terovskis, man pirmais ir 2008. gads. Vai tu zini, kāpēc? Nē? 8. Kas 8. gadā notika? Kas to var atcerēt? Dziesmu svētku, man liekas, bija 8. To es atceros. Un kas pie dziesmu svētkiem vēl piederās? Tu sadziedāšanās vēl? Vēl kaut kas? Es nezinu. Dejoru zvaigzdi. Nopietni, jā. Es jau gan, man... Dieva aizvirsi par tādu, tas man ar gadiem nesaistās, to es nezinu, kad tas bija. Es zinu, ka bija. Jā, jo īstenībā man bija tā, kad es pirmo reizi, jo es pat neskatīšu, cik man gadi tad bija, bet tas bija pirmais, kā es tā kā tevi ieraudzīju un tā. Un tad bija dziesmu svētki. Uzvārds ar to izskatu. Jā, un tad bija arī dziesmu svētki, jā, kur es arī, laikam, 2 gadus piedalījos, vai 3 gadus, pat neceros, jā. Un tagad brīvprātīgais darbs, jā. Un tas vismaz man ir tādas 3 highlight lietas. Bet ko tu pats saki? Kas tu esi? Kā tev patīk sevi pieteikt? Principā es esmu, protams, ka diriģents. Tas ir tā mana gan profesija, gan sirds aicinājums, gan tā lieta, ko es ikdienā daru, un mans jauniešu kors balss. Pa ceļam man ir bijuši vēl arī daži citi kori. Nezinu, kas, pirmais kors man bija Salaspils kors, jauniešu. Pārsvarā jaunieši man ir. Tad ilgāku laiku es biju arī Stradiņu universitātes kora Rīga vadītājs 10 gadus, un tad arī mūzikas akadēmijas studentu kori vadīja, bet balsis man ir absolūti prioritārais tops, jo mūzika ir man sirds lieta. Paralēli arī profesija, tā kā es esmu ļoti priecīgs, ka... Jā, bet redz, tev tikai dziesmēt, tikai tu bišķi tā... Otrie. Jā, man bija pirmais. Nē, man arī, es pilnīgi atceros, es bērnībā skatos svētdienu vakaros, man liekas, bija, man šķiet, Dejoru zvaigzni, Insta Terovskis, kaut kādu deju izpildu. Mans bērnības atmiņas. Man bija tas vecums, es vēl biju diezgan jauna, jo es vēl nedziedāju ne korī tajā, kaut gan arī korī var dziedāt no maza vecuma, bet man nebija tā saskarsme ar kori vēl, ar kaut kādiem dziesmu svētkiem, tāpēc man tas pirmais iespējas ir par Dejoru zvaigzni, bet pēc tam, kad es jau aizgāju uz skolas kori, man liekas, tad jau man bija tāds, zinu, Inta no TV ekrādiem, jā. Tas bija ļoti sarežģīts brīdis, jo bija ļoti aktīvi, tā kā es teicu arī, ja tas bija 8. tad tur bija dziesmu svētki, tur bija daudz kopmēģinājumu, un vispār nebija laika mēģināt, jo tur jau vajag piestrādāt, un tad man pat bija, mēs ar balsīm bijām, man šķiet ar balsīm, mēs bijām ar, man liekas, akadēmijas kori konkursā, Debrecenā, un Ieva Kemlera lidoja uz turieni, lai mums ir mirklis pamēģināt, jo nebija fiziski kad, jo man tur vai vajag pa dienu, es nevaru, vai tur vajag vakarā, man mēģinājums vai koncerts. Tā kā tas bija tāds bišķi smieklīgs priekš manis, jo man patīk vairāk iedzināties, bet toreiz man nesanāca vienkārši dēļ laika, jo tas viss, kad tika filmēts, tad... Bet tu piekrīti tādiem piedāvājumiem avantūrīgiem? Jā, es domāju, tā ir tāda iespēja pamēģināt to, ko tu, nezinu, man ir skaidrs, ka man patīk dejot, es labprāt, bet kā profesijas to negribu. Bet es esmu pagaršojis, ko tas nozīmē, es tajā nedaudz vairāk iedziļinātos un veltītu tam vairāk laika. Es saprotu, ka droši vien, ka nē, ja? Bet tādai labai pašsajūtai ļoti noderīga lieta. Tas ir īstenībā tas, ko mēs arī sakam jauniešiem bieži vien, kad ir jāpamēģina kaut kas. Tu nekad nezini, vai tev tas patiks, vai tev tas sanāks. Un, ko tu ieteikt varbūt jaunietim, kurš tā kā gribētu pamēģināt, bet viņam ļoti, ļoti bail to pirmo pakāpienu spērt? Piemēram, ko?
Jebko. Es sāku filmēt podkāstu, bet ļoti, ļoti bail filmēt podkāstu. Kā tu iedrošinātu varbūt jaunieti, jo tad tā ikdiena ir ar jauniešiem. Varbūt kas ir tie tavi veidi, kā tu viņus iedrošini, pakužini, lai viņi iet uz priekšu, lai viņi noriskē varbūt arī. Zin kā, svarīgāk, kāpēc cilvēks baidās, tāpēc viņš baidās kļūdīties vai no apkārtēju viedokļu. Reti, ka cilvēks izvēlas kaut ko nedarīt, tāpēc, ka viņš baidās no sevis. Noteikti kaut kāds ārējais, ko citi domās, ko citi teiks, tas, man liekas, ir pats svarīgākais. Ja tu esi izlēms, ka tas tev interesē, tad vienalga, jebkuru lietu vajag darīt primāri sevis dēļ. Arī, piemēram, mākslās vai mūzikās, ja tu visu laiku mēģinās izdomāt dziesmas tās, ko, piemēram, grib klausītājs klausīties, ja tu strādās uz to, kas ir it kā tā pakalpojuma saņēmējs, ja mēs tā varam teikt. Jā, tad labs rezultāts nekad nesanāks. Tev vienkārši pašam jāgrib tas, ko tu gribi, tev tajā lietā jāizdegās, un tad visi vienkārši uz tevi skatīsies ar kādu žokli, jo tas būs kaut kas īpašs, jo var redzēt, ka tu tajā esi ielicis visu savu sirdi. Ja tu dari citiem jau sākumā, nevis tik daudz sev, tad parasti arī ir tā sajūta, ka laikam nav, vai kaut kā es neesmu pārliecināts, vai kaut kas nesanāks. Pirmkārt, noticēt, pašam saprast, ka es to gribu, un darīt to sev. Izdarīt sev, un tad no tā, es vienmēr saku, jebkurš laimīgs cilvēks padara apkārtējos laimīgākus. Tieši tā, ja tu pats spēji sevi noturēt tādā labā noskaņā, labā formā, tad visi jau no tā iegūst, jo ir kam sekot, vai ir uz ko skatīties, vai ir mirklī, ka pašam bēdīgi ir uz ko, labi, ir arī tādi, kas norokās vēl vairāk, redz tam tik labi, un tur man tad vēl... Tu salīdzini, jā, kāpēc viņam labāk un sliktāk. Jā, bet primāri atcerēties, ka visas lietas arī, ko mēs darām, bet lai gan mums ir tā visa sistēma, tu mācies, lai dabūtu atzīmi, nevis tu mācies, lai tu iemācītos. Jā, viņš nedaudz, zemapziņā ļoti daudz līmeņos ir tas vērtējums. Viņš ļoti dominē, tā ir tā lieta, kas tā globāli varbūt būtu. Bet piekrīti, ka tad ir tā skola sistēma pie tā bišku vainīga, ka skola ieliek tajos rāmjos. Nē, es neteiktu, ka sistēma, viņa, protams, tāda ir. Es arī tajā esmu izaudzis, bet es vienkārši... tur jau tā lieta, es no viņas esmu ļoti daudz ko arī mācījies, tā kā tas novērtējums nav slikts, viņu vajag. Disciplīnu vajag, tas pats korī, tu nevar nekādu rezultātu, nevar sasniegt nekādu rezultātu mūzikā bez disciplīnas, bez atdeves, tas nav iespējams, jā. Un arī tāpat tās mūzikā vienalga arī kaut kādi konkursi, un man, piemēram, dziedātāji arī saka, viņi grib uz to konkursu. Ja, man, piemēram, bieži liekas, ka es gribu labāk uz festivālu, jo mums ir arī, mēs ar kora balsīm esam bijuši uz tādām skatuvēm, kur, pat prātā neienāk, ka tu varētu ar, pasaules labākajiem tur kormūzikā vai kaut kur, vai vokālajā ansambļi, jo mēs esam vienā daļā dziedam mēs, otrā daļā dzied King Singers, ja, kas ir vienkārši, vai arī tagad tikko mums bija koncerts kopā ar Watch Us Eight, kas ir viena no slavenākajām vokālajām grupām. Tas ir konkrēts žanrs, protams, bet pasaulē, ja, konkursā ar viņiem tu nesacentīsies nekad, jo viņi nepiedalās konkursos. Viņi ir, tas ir pilnīgi cits līmenis, ja. Bet, protams, ka ir tas vienalga gribās, kaut kā apskatīties, un tam arī tam salīdzināšanai tam ir kaut kāda jēga tādai sevis pilnveidē, jo tu redz, ko citi dara, kā citi dara. Redz, ja mums ir kaut kāds kopīgais obligātais skaidrs jāatskaņo, tad tu vari salīdzināt. Skaties, cik interesanti, viņi tur tādā veidā to darīja. Tā kā, tā atzīmes sistēma ir vienalga kaut kādā veidā svarīga un būtiska, jo, pat tām izglītības sistēmām jau arī, tāpat tās tie somi, uz kuriem mēs kā tiecāmies, tad beidzot ir nogājis cikls, pagājis cikls, viņi jau vairs nav laimīgi par to, jo tas, uz ko mēs kā gājām, visi tas skola 23, viņi jau balstījās tāda Somija, Amerika, tāds kokteilīts, nav priecīgs Somija, ko šī sistēma ir izdarījusi, viņi ir pavilkusi, teiksim tā, tos, kam varbūt agrāk skolā nesanāca, viņi piecēlusi višķiņi tur, tos, kam tās sekmes nav tik labas, bet absolūti pazaudējuši izcilības ir. Latvijā tā skola 2030, man liekas, jau pirmajā gadā apbēdināja daudzus.
Bet mēs, mums tāds nerakstītais likums ir, jā, ka mēs no izglītības cenšamies turēties nost šajā podkāstā. Jūs man neteicāt? Nē, visi forši. Mēs vienmēr mūsu pirmajā epizodē, mēs arī ielīdām nedaudz iekšā tajā izglītībā, jo, kas ir saistīts ar jaunieti, protams, tur ir izglītība. Bet mēs arī ikdienā, kad strādājam jauniešiem, mums vairāk ir tā neformālā izglītība, ka mēs caur neformālu veidu mēģinām iedot to pievienoto dzīves vērtību jaunietim, lai viņš tur māk varbūt vai jūtas drošāk uzstādīt mērķus un sasniegt viņus un saprastu, kuru ceļu viņš grib dzīvē izvēlēties. Un mums tas stāsts par to, kā mēs atnācām uz jaunatnes jomu, ir tāds ļoti vispār tāds neplānots, un tas vienkārši notika. Kā ir ar tevi? Jo tev ir jaunieši, visu laiku apkārt, tas ir apzināti tev jau no sākta gala, ka tu sāki, nezinu, pēc skolas strādāt, vai tas arī kaut kā vienkārši notika. Kāpēc jaunieši tevā ikdienas dzīvē ir? Tas ir, principā ar koru saistīt viennozīmīgi. Okay. Tas ir ar koru saistīt, jo tādā citā ikdienas dzīvē, darbojoties ar brīvprātīgiem, tur, protams, nav tikai jaunieši, tur ir dažādi vecumi. Bet vairāk jaunieši vai ne? Īsti nē, jo es gribu parasti, ja mēs skatāmies, pieņemsim, kaut kādās dalījumos, ir pierasta, tad jaunieši vai kaut kas, tad brīvprātībā jau nav tā vecuma dalījuma un ierobežojumi. Es visu laiku cenšos kaut kā veicināt, lai ir arī seniors, tieši turpat, kur jaunietis un brīvprātīgiem strādājot. Tas visinteresantākais ar senioriem, jo tas ir kolosālākais tāds materiāls, kas ir atbildīgs, kas ir dzīves pieredze un vēl, ja tas ir, pa izglītību mēs nerunājam, bet ja tas ir, piemēram, skolotājs, kas ir pensionējies skolotājs un vienkārši fantastisks, viņš ir pieredzis jau tik galā ar jebkuru veidu problēmām, emocionālām. Ja, tā ir kolosāla auditorija, es arī cenšos viņus kaut kā apvienot ar tiem jauniešiem, un tur ir vienmēr kaut kāda laba sintēze. Un interesanti, ka seniori, piemēram, kultūras jomā ļoti interesējas tieši par mūsdienīgām lietām. Viņus interesē mūsdienu māksla, vai, piemēram, tā kā Rīgā bija Baltās naktis, tad visaktīvākie brīvprātīgie, jo tur vajag pa nakti. Seniors, viņam tāpat miegs nenāk. Viņam nenāk miegs, viņš ir laimīgs, beidzot viņa bezmiegs ir noderīgs. Bet liekas, ka viņiem tā kā 9 ir panorāma, viņi ir uzreiz gultā, vai ne? Man vecmama gāja Stereotipi. Mana vecmama ļoti agri gāja gulēt, un arī 5 no rīta cēlās, pēc man tāds priekšstats radās, ka tā visi dara. Bet par bezmiegus esmu dzirdējis, jā, ka viņi ir gultā, bet viņi neguļ. Jā, tā kā tas ir, jāmeklē iespēja būt, dažādos vecumos cilvēkam būt noderīgam, bet ir jāpalīdz, jo ne jau visi raujās uzreiz, piemēram, kļūt par brīvprātīgo, redz man brīvais laiks, kur es varētu būt kādam noderīgs. Protams, ka tas raksturi ir atšķirīgi, cilvēki ir atšķirīgi, bet atrast to iespēju tiem, kas gribētu, bet it kā nav tas pirmais grūdienis, un tas ir tas svarīgāks. Un man liekas šeit, Līvānos, kur pēc būtības jūs jau gandrīz vai viens otru varat iepazīt. Tas ir, man liekas, Līvāna, es Rīgā dzīvoju Ķengaragā, man liekas, Līvāna ir krietni mazāk pa Ķengaragu. Es Ķengaragā uzaugu. Skaidrs, ka Ķengaragu es nevaru tur visus pazīt, bet šeit tomēr tev tā, ja tu esi vietējais un ja tu te dzīvo, tad laikam ejot, tu jau zini. Un tad, man liekas, tajās salīdzinoši nelielajās kopienās, piemēram, šo te brīvprātīgo jomu vai to iesaisti var ļoti veiksmīgi veidot, jo tev ir, bet, protams, tam, kas grib to izveidot, ir jāiedziļinās. Tu nevar teikt izlikt plakātu, visi seniori nākat mums uz jauniešu centru, uz kvartālu, tagad tas nenotiks. Tev vajag mācēt pareizi uzrunāt viņu, mācēt viņu atrast un zināt viņu jau, saprast, kas ir tas, kāpēc viņš varētu gribēt to darīt. Jā, jo mums tas brīvprātīgais darbs ir, mēs viņu tādā testa režīmā vēl veicam ar jauniešiem. Protams, ir likumdošana un birokrātiskās lietas, kuras mums arī vēl ir jāizprot līdz galam. Varbūt tu mums šodien vēl palīdzēsi un jāsakārto, bet tas princips, ka jaunietis nāk brīvi no savas gribas un palīdz un kaut ko dara, tas mums tā kā jau ir jau 2. gadu kaut kur jau gadu noteikti. Tas ir iepriekš ļoti aktīvi bijis, kad mēs vēl arī nestrādājam pašvaldībā ar jauniešiem, bet tagad mēs to atdzīvinam. Un jā, es varu piekrist, ka ir ļoti tā individuālā uzruna vajadzīga jaunietim. Un tad, kad jau viens ir uzrunāts, viņš jau ir pamēģinājis, jau iztestējis to lauciņu, tad jau viņš tos draugus ievelk. Ja, tad jau viņš saka, jā, ir ok, ir pārbaudīts, var iet, var darīt. Un mēs tagad arī esam uztaisījuši Līvānos
WhatsApp grupas čatu visiem, nu, tā kā brīvprātīgi, kas grib, tas pievienojas, un tad mēs kaut kādiem pasākumiem iemetam, nezinu, afišu, vajadzīgie kaut kādi palīgi, kas, un tad tagad jau viņi paši jau uzraksta, hei, jā, es gribu, nav vairs, ka tev tur jāvelk bez maz vai tie jaunieši iekšā. Tas ir interesanti, jo, piemēram, es taisīju tādu Rīgā aptauju tieši starp jauniešiem par brīvprātību. Retais grib būt brīvprātīgais vietā, kur viņš dzīvo. Jā, grib kaut kur aizbraukt vairāk, dzīvo, piemēram, jo Rīga, salīdzinoši, protams, ir lielāka. Viņš dzīvo Ilģu ciemā, viņš negrib Ilģu ciemā būt brīvprātīgais, jā. Viņš grib kaut kur citur. Tas ir atkal tas mazais izaicinājums, jo bieži arī tā, ko te es tur, jā, tur, zin kā, citi nav, es tur būšu brīvprātīgais. Jā. Domās kaut kā, jo man arī es braukājis kādus vairākus gadus atpakaļ, teikt, Labklājības ministrs atkal ir Ulis Auguls, viņš pirms laika bija, kad visu tā brīvprātīgo jomu vispār sāka, tā valstiskā līmenī kaut kādā veidā attīstīties, un tad mēs ar viņu tieši izbraukājām pašvaldības un braucām uz lielajām skolām. Mēs aizbraucām uz Dobeles skolu, kur tajā laikā bija 800 skolēni, un uz sarunu ar ministru par brīvprātīgiem bija 6. Jo tas klasiskais, es taču neesmu muļķis pa velti strādāt. Jā, bet arī es domāju, tas ir tāpēc, ka latviešu valodā es arī mēģināju valodniekiem ieviest vārdu brīvprātība. Lietvārdu. Tāpēc, ka mums ir brīvprātīgais darbs. Tikko ir vārds darbs, uzreiz, kur ir mana nauda. Vienkārši tīri tā, tīri skaņas ziņā, uzreiz zemapziņā nostrādā, uzreiz darbs, uzreiz darba attiecības, uzreiz līgums, uzreiz nauda. Vienkārši vajadzētu to visu saukt par brīvprātību, un tad būtu viens, tā kā ir angļu valoda, volunteering. Viņiem nav volunteering work. Ja? Viņiem ir, bet toreiz man atšuva, bet varbūt tev, kad varēs mēģinās. Es ļoti piekrītu šim, ka vajag šādi to definēt, jo man ir bijis tā, ka es jaunietim piedāvāju, varbūt tu gribētu brīvprātīgi izdarīt šo un šo. Man nemaksās? Saku, nē, tad es nedarīšu. Man nemaksā, es nedarīšu. Un tad ir otra grupa ar jauniešiem, stāsts no vakardienas. Man uzraksta jauniete, hei, es zinu, ka jums rītdien ir pasākums, vai es kaut kādā veidā varu jums palīdzēt. Es zinu par Anci. Anci, mēs tev sūtam sirdis. Un ļoti daudziem citiem jauniešiem, kuri paši raksta un piedāvā palīdzību. Bet šis ir baigi labais, ko tieminējis. Man pat ir jautājums par to pierakstīts, jo tā ir tā ikdienas, kaut kāda sāpe, ar ko mēs nedaudz saskaramies. Un kāda ir varbūt gan tava pieredze, gan tavs vienkārši domas un skatījums par to. Ok, mēs veicam brīvprātīgo darbu, mēs, protams, viņiem pasakam paldies. Un vai tu redzi, ka aiz tā paldies ir arī kaut kādas pateicības dāvanas, protams, izņemot naudu, bet tā kā, kur ir tā robeža, vai tā robeža vispār ir, lai tomēr tas brīvprātīgais, arī, es saprotu, ka viņam tā kā jānāk ar atvērtu sirdi un ka viņš brīvprātīgi to dara, bet kur tā pateicība no tā brīvprātīgā darba devēja var beigties? Vai? Mans tas princips bija, es esmu taisījis vienu tādu globālu brīvprātīgo sistēmu, kas bija Rīga 14, kas jau rēķina ir 10 gadu atpakaļ. Un uz tās sistēmas un uz tās koordinēšanas bāzes arī veidojas likumdošanā daļēji. Un tas ir tāds vēstures process. Tātad atkal mums ir Saeimā tieši aizvakar bija komisija, Saeimas sociāla lieta komisija un pirmajā lasījumā virza izmaiņas brīvprātīgā darba likumā. Un tad, redz, kā es darīju. Es uzreiz izdomāju, ka es negribu, ka cilvēks kļūst par brīvprātīgo, tāpēc, ka viņš kaut ko par to dabūs. Es gribu, lai viņš pats saprot, ko viņš par to dabūs no prakses. Nevis banānu kaut kādu burkānu karināt. Ja? Bet tad es izdomāju tā, es gribu sākumā kvantitāti un tad iet uz kvalitāti. Ja? Vispirms tev jāredz, kāds ir tas loks, cik vispār cilvēkus, piemēram, Rīgā, kas bija Rīgā, interesē kļūt par brīvprātīgiem kultūras jomā, tā bija specifiska joma. Ja? Tad, ko es darīju? Es aizgāju, pieņemsim, tanī laikā bija ļoti aktīvi un tikko parādījās Rīgā Kofīni, kas ir Leišu kantors, tagad tas ir Narvītis. Nezinu, kā ar Narvīti, bet Leišiem bija ļoti viegli sarunāt, jo viņus interesē, ka viņu kafejnīcās ir, viņi teica, mums vajag bazu, mums vajag cilvēku, mums vajag tusiņš. Un viņi deva man bezmaksas kafijas talons. Un ko es darīju? Es izsludināju misijas, mums tās bija misijas, un brīvprātīgie bija aģenti, un tad man arī bija aģentiem līmeņi, ka tu esi vienkārši brīvprātīgais aģents, bet ja tu esi bijis jau tik un tik ilgi,
Jā, jo man tas viss bija sistēma, automātiski uzskaitījās stundas, un katram brīvprātīgā darba uzdevumam es devu punktu skaitu. Tev ir, pieņemsim, ja tas ir sarežģīts, bet to es arī pats vienkārši izdomāju, bišķiņi īpaši skatoties uz jauniešiem vairāk, jo tas spēles elements ir ļoti būtisks sākumā, lai tu iesaistītos. Tas ir tas, ko mēs pirms tam runājam par drosmi. Ja? Kā tikko tu esi pamēģinājis, tad jau tu izlēmi, gribu, negribu, tu tur vari pierunāt, nepierunāt, ja viņš negrib, viņš to nedarīs. Bet tev pirmo soli vajag dabūt, to pirmo grūdienu, ka viņš atnāk. Te man bija punktu sistēma, un tad es nekad nevienam neskaidroju, ko tie punkti nozīmē. Un tikai pēc kaut kāda pusgada man sāk zvanīt vai rakstīt, kā man tie punkti man ir mazāk, jo sāk uztraukties par punkti. Viņiem pilnīgi principā nekāda jēga nav. Teorētiski, pašā sākumā. Bet pēc tam es izdomāju, ka labi, es uztaisīšu, man ir brīvprātīgais aģents, tad man ir brīvprātīgais Rīgas aģents, tev ir broša Rīgas, tu vienkārši vai, un tad tu esi virsaģents, neatceros, man ir 4 kategorijas, tā galvā, un visaugstākais līmenis ir slepenais aģents. Wow! Un kas, tātad, pieņemsim, ja tev viena misija... 007 aģents. Tieši aģents, bet saprot, es tos nosaukums izdomāju, tāpēc, ka es vispirms izdomāju, kāpēc man viņu vajag. Tas ir tas, kurš varbūt jau gadu ir bijis brīvprātīgais. Viņš jau vairs ir nevis vienkārši brīvprātīgais, bet tas arī, ko es veidoju, brīvprātīgo koordinators no brīvprātīgo vidus. Jo tas ir, ja tev ir kāda noris vai pasākums un tev vajag, pieņemsim, 8 un vairāk brīvprātīgos, tu kā organizators nedrīkst viņus koordinēt, jo tanī mirklī tev brīvprātīgais atņems ļoti daudz laika, jo tu atbildi pa visu norisi. Tev ir jāaudzē brīvprātīgie, kuri grib būt par brīvprātīgo vadītājiem. Man liekas, man pilnīgi vajag telefonu un notas pierakstīt no interviju, ko ņemt vērā. Redz, un tad es uztaisīju tādas tā kā piramīdiņas, es uzaicināju visi, kas man, sākumā dabūju kaut vai 100 brīvprātīgos, un teicu, ka es meklēju, kuri grib vadīt, jo tad es sadalīju konkrētas jomas. Piemēram, var sadalīt sociālā joma, tur vienalga. Tajā kultūras galvaspilsētā mums bija jau tematiski tur jomas, mūsdienu māksla, tur vienalga. Kuru tas interesē? Tad ar viņiem es parunāju, tad viņi no sava vidus jau izvēlēja, kur būs viņu vadītājs. Un es tam vadītājiem iedevu tos kafijas talonus bezmaksas. Es pats nedevu nevienam neko. Un tad mans uzdevums ir sekot līdzi tam brīvprātīgo koordinatoram. Ja es sapratu, mans mērķis, tāpēc, ka man bija mērķis, es gribēju, ka katrs 3. rīznieks ir brīvprātīgais. Wow. Es gribēju, ka Rīgā ir, tāpēc, ka, jebkurš viesis atbrauc uz Rīgu un viņš pasaka Eiropas kultūras, es visu zinu, es tev visu varu izstāstīt. Tas bija mans ideāls, tas man nesanāca. Man bija vairāk kā 4000 brīvprātīgi Rīgā, un tā ir tikai kultūras joma. Un es uzreiz tad jau sapratu, ja es gribu ambiciozi daudz, es nevarēšu pilnīgi visus, diemžēl, lai kā es gribētu, iepazīt. Jo tas ir vienkārši nereāli. Ja tev ir tik daudz, tu vienalga kaut kādā mirklī tev vajag kādus atbalsta punktus. Un īstenībā tas bija ļoti veiksmīgi, jo Rīgā tagad ir vairāk kā 60 brīvprātīgi, kas ir ar brīvprātīgo koordinēšanas pieredzi. Tie, kas jau tagad es skatos, tas bija tur pie manis sāk, kā brīvprātīgais, tas ir viens rekords, ir piemēram tas, kas vienmēr ir bijis brīvprātīgais, bet nekad nav gribējis uzņemt to atbildību, bet viņš vienmēr ir visur. Te arī tā lieta, un te ir tas, ja tu kaut ko gribi izveidot, tev jāsaprot, ka tavs pienākums nav pierunāt katru brīvprātīgo darīt to, ko viņš ir piekrītis darīt, bet mēģināt radīt augsni, lai viņš grib atgriezties un grib. Un, piemēram, Rīgā es arī, jo Rīgā man bija, es biju tā kā nosacījums, ja kādam vajadzēja brīvprātīgos, viņš teica, man vajag, es saku, minimums 3 stundas tev viņš jānoslogo. Ja tu viņu noslogo mazāk, tas ir Rīgas atkal konteksts. Tas, ko es pirms tam teicu, ka Iļļu ciema jaunietis negrib Iļļu ciemats, un viņš brauks. Un ja tas uzdevums ir Juglā, viņam ceļā ir 1,5 stundu. Viņš aizbrauc uz Juglu, un ja tu viņu nodarbini 30 minūtes, viņam ceļā ir 3 stundas, bet vajadzīgs viņš ir pusstundu, viņš vairs nebrauks uz to Juglu. Viņam ir jābūt, ja es esmu beidzot saņēmies būt par brīvprātīgu, man ir jābūt noderīgam. Un arī es, pieņemsim, nekad nedevu brīvprātīgajiem, piemēram, es bišķi runāju pagātnē, jo tas bija tas, kas, ko es arī izveidoju to sistēmu, vienkārši tas projekts ir beidzies, Rīga 14 vairs nav, tagad būs Liepāja 27, kultūras galvaspilsēta. Un tad es nekad neļauju, piemēram, brīvprātīgos izmantot lapiņu izdalīšanai. Jo es uzskatu, ka tas ir ļoti,
ko brīvprātīgais no tā iegūst. Jo mans uzdevums bija, ka brīvprātīgiem kaut kas ir jāiegūst. Vai nu jauna iemaņa, vai nu jauni draugi, vai nu kolosāls projekts, kur viņš vienkārši pēc tam teiks, ārprāt, cik forši, ka es tur biju klāt. Ja kaut kam ir jābūt kaut kāda māķim, kāpēc brīvprātīgais gribēs atnākt vēlreizīt un gribēs pamēģināt, varbūt viņš atnāca uz sporta pasākumu, tur tā tiesāšana, tur kaut kā viņam nepatīk, bet man jārada viņam augsts, ka viņš grib atgriezties un pamēģināt to citu jomu kaut kā. Jo tas arī ļoti būtiski ir vienkārši sekot līdz tiem brīvprātīgiem. Un arī, redz, es kā vadītājs varu tam sekot, jo es konkrēto projektu nerealizēju. Man ir brīvprātīgo koordinātors no brīvprātīgiem. Šis arī ļoti labs. Jo tādā mirklī tu vari tam visam palīdzēt. Tu vari palīdzēt tai augsnē veidoties pie tevis, jo viņi ir jāveido. Nav tā, ka visi skries. Ja tu atnāks kā brīvprātīgais un tu tā pirmā pieredze būs, kad saka, tur pusstundiņa vai kaut kas tāds, ko tu vispār neizbaudi, viņam uzreiz būs tā sajūta, ka nē, tas nav man. Jā. Brīvprātīgais nav darbs man. Bet mēs, protams, ka runājam par brīvprātīgo darbu šodien. Bet kā tev sākās tas? Kur bija tas starts tev brīvprātīgajā darbā? Varbūt es tagad pāanalizēju atpakaļ. Protams, tas bija vienkārši gadījums, bet es tā analizēju, jo tas vienmēr esmu bijis. Es vienkārši esmu no pagājušā gada 1000. Jā, tad tur tāds vārds brīvprātīgais baigi neeksistē. Vispār, ja mēs tā pasaules mērogā skatāmies, pirmie brīvprātīgie bija vienkārši brīvprātīgo armijas, kas bija saistīts ar militāro. Tas ir 20. gadsimta pirmā puse, bet tāda sociālā vai citu jomu brīvprātība jau pasaulē, kā definīcija 50. gadu pagājušajā gadsimtā tikai sāka veidoties, jo pirms tam cilvēki darīja tieši to pašu, tikai tam nebija nosaukums. Tagad tas ir izveidots un tagad viņš vienkārši eksistē. Tā kā es jau kopš bērnības vienmēr esmu gribējis būt kaut kur palīdzīgs, jo, kā es mācījos dārziņu skolā, man bija tā 1,5 stundu ceļā uz skolu vienmēr. Tāpēc tev viņa tik sāpīga. Un es nerāvos nekad uz to savu ķengaragu atpakaļ vienkārši uz to guļamu vagonu vienkārši gulēt, jo tur, ko tu tur vai nu ārā aiziet futenu uzspēt, vai neko. Tāpēc man patika tas brauciens ar centru, un man bija vairāk transporta, tad nevarēja ar vienu aizbraukt, tur bija 3. Tad vienmēr pusceļā tev bija kaut kas, ko tu varēji darīt, varēja būt kaut kur nodarīts. Ja? Tā kā man jau tā bija pieredze. Un tad, kad sākās Rīga 2014 vispār, kad tika iesniegts tas projekts, kas jau bija 11. gadā, ja? Tā gatavošanās jau bija ilgstoša, tad es pirms tam biju strādājis Rīgas domas kultūras pārvaldē, kur vadītāji bija Diana Čīvu. Un tad kaut kā vārdu pa vārdam, tur viņa bija Rīga 14 visi tā pieteikumu vadītāji un visu to lielo mega projektu arī novadīja, un tad es ietrāpījos tajā sākuma grupā starp pirmajiem 4-5 cilvēkiem. Un tad, kad vajadzēja, ka jūta, ka jau būs tuliņi, ka Rīga varētu būt, ka būs tā Eiropas kultūras galvaspilsēta, tad man izkrita loze atbildība par sabiedrības iesaisti, līdzdalību un brīvprātību. Kāpēc ne? Bet tā loze tiešām tā gluži netīši jūs sadalījāt pienākumus, vai tas bija kaut kas tiešām tāds, ka tu gribi ar brīvprātīgiem? Nē, šis bija tiešām, es biju priecīgs būt tajā lielajā projektā, un liekas, tas kaut kas unikāls, tas kaut kas nav bijis. Es tur nebiju galvenais spēlētājs, un tāpēc es biju priecīgs, ka man piedāvāja to darīt, un es ar lielu projektu arī uzņēmos darīt. Jo paralēli savai radošai darbībai es vienmēr esmu kaut kur strādājis vēl, jo es jau varu vajag. Jo tā nav tā joma tā vispelnošākā jebkurā gadījumā. Ja? Tāpēc es teicu, tas ir mans sirds darbs. Ja man arī visi strikti trūks, es jau nav palikuši sirds darbā, nevis naudas darbā. Es vienkārši to sen esmu izlēmis. Tas ir daudz svarīgāk. Man bija doma arī vienā mirklī jautāt, tā kā, ja tev būtu jāveic izvēle, tur nezinu, diriģēšana vai brīvprātīgais, bet saprotu, nav jēga prasīt, jo tad tas ceļš ir skaidrs. Jā, bet es vienkārši to brīvprātīgi praktizēšu, jo es tagad arī esmu vairākās nevalstiskās organizācijas, kuras es vadu un kuras es daru savā brīvā laikā, vai tagad, piemēram, Īlē es jau 3. gadu atjaunoju baznīcu. Ja? Tas man ir, kad man sanāk laiks, es to daru, bet tur ir Īle.lv, droši ieskatāties, tur ir brīnumlietas, tur ir, principā bija tikai tādi veci mūri un padomu laikā uzlikt šīfers, un tagad tur ir siltums, siltās grīdas, nokrāsots, viss jauns altārs, visas mēbeles, balkons jauns. Bet tas ir kaut kāds arī projekts, protams, apakšā tam, vai tas ir vienkārši cilvēki? Tas ir mans telefons. Wow! Vienkārši es sapratu, ka mēs aizbraucām
es braucu garām tajā baznīcai, iegājām, mēs ar Santu, mēs šeit tad izbraucām kaut kur reģionos, tad mēs iegājām iekšā baznīcā, un es teicu, es gribu šeit koncertu ar balsīm. Mēs uztaisījām koncertu, un pirms mēs uztaisījām koncertu, es sazvanīju pašvaldības, noskaidroju, kam tā baznīca. Viņi saka, bija mūsu, mēs atdevām Luteriskajai baznīcai, Leobam mēs atdevām viņu. Es zvanīju uzreiz viņiem, kādā viņa stāvoklī. Varbūt mēs ar šo koncertu varētu sākt tās baznīcas atjaunot. Ja? Tad es apzvanīju visus un atradu, ka zvans ir turpat netālu kaut kur bez mēles, bet viņš tur ir. Es teicu, ok, ieliekam baznīcā zvanu, tad mēs dziedam to koncertu. Un tad mēs uztaisījām to pirmo koncertu, pagāja 3-4 gadi, mēs katru gadu ar balsīm reizi gadā dziedājam. Lēnām arī vietēji un citi jau sāk tur kaut ko darīt, bet tur tecēja jumtus, bēdu ielēja. Tur jau 10-15 gadi, tur nekas tur viss noplakt. Un tad pirms 3 gadiem rudenī man uzzvanīja no Rīgas Mākslas mediju tehnikuma Arvīts Vērze, kas darbojas ar koka metāla nodaļu. Un viņi izrādās, kas arī kolosāli, ka jaunietis nevis kā tehnikumā, nevis kā beigu darbu ražo kaut ko vai izdomā kaut ko, bet viņi vienkārši ražo mēbeles dienumiem. Viņi jau vairāk kā 50 dienums Latvijā ir šādā veidā atjaunojuši tieši interjerus. Un tā kā man bija to mākslas mediju tehnikumu un kori jau iepriekšēja sadarbība, mēs tur esam dziedājuši, tad Arvīts man zvana, viņš saka, klausies, mēs gribam to Ielas baznīcu. Mēs nebija pat domājis par to, es vienkārši cerēju, ka vietējie gribēs, un tad mēs tur kopīgi tur varēsim darīt. Un tad, ja tas Arvīts piezvanīja, sapratu, tad jādara. Tad atjaunojām kārtīgi aktivizējām draudzes, sarunājām mācītāju, jo nebija mācītājs, vecais gāja prom, jaunā nebija, jo draudzē 3 cilvēki, priekš kam tur baigi neiespringa neviens. Un tad uztaisījām fondu, kur es jau vadu kā brīvprātīgais taiķi 3. gadu. Un to vien dar, kā sēžu uz telefonu un zvanu. Vakar ar Ramirentu runāju, mēģināju iztīkt atlaides un ko tik es nedaru. Un beigās, principā, uz doto mirkli apmēram, ja vajadzētu pa visu maksāt, kas tur ir ielikts, ir apmēram 270 000 ielikti. Un saziedot ir apmēram 80, kas ir ļoti labi. Paldies visiem, kas ziedo, varbūt kāds arī grib ziedot īlu.lv. Ļoti tagad mani ziepes, es esmu parādā. Es tagad vakar dabūju, višķi pagarināt atmaksas, man pat labāk gada sākums ļoti grūti. Jo lielāko daļu mēs arī cenšamies tieši tā, ka ir, vai uzņēmējs, vienkārši iedod materiāls, vai, piemēram, Primeks atbrauc un ielēja visas betona grīdas. Jo mēs izlēmām tā, ka es negribu vēsturiskās ir tikai sienas un jumta konstrukcija. Tur es negribu nevienu mūsdienas skrūvēt, es negribu nevienu rozeti tur likt, jo viņa nav bijusi, jo sienas ir, 350 gadu vecas. Ja? Es negribu viņu saistīt, tāpēc viss, kas būs saistīts ar mūsdienām, viņi būs, mums ir siltā grīda, tur viss būs labi apstākļi, bet veco es neaizteik. Man liekas, tā nebūs pirmā baznīca ar silto grīdu Latvijā. Nē, ir. Bet es no bērnības atceros, ka baznīcās vienmēr bija, tu salsti, tev tik augsti, tas tur knapi mēģina izdzīvot. Tas vienmēr man bērnības trauma ir Ziemassvētku dievkalpojumi, kad tu aizēji, un parasti vēl koncerts pirms dievkalpojuma, un es sēžu, un es salstu visu, par ko tu vari domāt, ir ātrāk mājās, ātrāk siltumā. Būs uz ielu varēs. Redz, cik gāries atbild uz tavu vienkāršo jautājumu, ja man vajadzētu izvēlēties. Es vienalga darītu to brīvprātīgo darbu, es varbūt vienkārši, nebūtu... Tā ir tava dzīves pievienotā vērtība, man liekas, kā tu nevari pat šķirties. Jo es redz, tāpēc es saku arī, tāpat, droši vien jaunieši arī ir tādi, kā tikko viņam brīvs laiks, viņš labprāt sēž un lasa. Ir tāds, kas kā brīvs laiks, viņš vienkārši sēž un neko nedara. Tagad, protams, neko nedarīt ir grūtāk, jo visādi gadžeti, viņš sēž gadžetos. Vai kāds uzreiz iet sportot, man patīk sporti, es visu ko daru. Man vienkārši, ja man ir brīvs brīdis, es gribu viņu piepildīt ar kaut kādu darbību. Es tā vai no audzināts, vai man vienkārši tā ir. Es pats esmu to iemācījies. Šis ir ļoti trāpīgi, ko tu saki, jo man uzreiz rodas jautājums, kā tev liekas, kas ir tā atslēga, kāpēc tu esi tāds, jo bieži vien, gan ne tikai jaunieši, arī pieaugušie ir, ka viņi brīvo laiku izvēlas pavadīt vienkārši dīvānā un nezinu, nosist laiku, kā saka, ja? Vai tas ir kaut kāds, nezinu, vecāku, kaut kāds iedavums, atdavums, nezinu, vai skola? Kā tev liekas, kas tas ir, lai tas jaunietis, viņš ir tas, ka viņš brīvs laiks
skrienu darbu? Manā gadījumā droši vien vairāk varbūt skola un arī tie apstākļi. Tāpēc, es saku, tā bija mūzikas dārziņa skola, tagad ir korskola un dārziņa skola. Agrāk tā bija viena skola, un tad es biju kora klasē, un es dziedāju zēnu kori, un tur bija Jānis Erenštreits, kas vispār, tā, ja mēs teiktu tādam, man liekas, visiem puikām skolās vajadzētu pa vienam Jānim Erenštreitam. Jo viņš kaut kā mācēja tā pastiprināt, neuzspiežot vienkārši tādas dzīves vērtības ielikt tevī. Jā, kā vienkārši viņš bija kora dirigents. Man jau vairāks, viņi bija tikai liels grupas stundas, kur bija vairākas klases. Tas ir tas, kā, un vienalga tā viņa ietekme bija ārkārtīgi milzīga. Es domāju, tas ir vairāk. Mājās, kā es teicu, es baigi nerāvos uz mājām. Jā, jo mājas bija tālu, tur man draugu bija maz. Jā, jo man visi lielākie draugi bija tieši skolā. Un caur turieni, tad vienkārši, tur kaut ko padarīt, tur kaut ko palīdzēt. Tur biblioteka mums bija ļoti mīļa vieta, kur mēs gājām tusēties. Tāpēc, ka nebija tur atpūtas stūrīšu skolā mums nebija, bet tad tur bija, bibliotekāri bija forša, tur ko tik nevarēja darīt. Un tad mēs vienmēr viņi kaut ko teica, kaut ko palīdzēt, un mēs labprāt to darījām. Tā kā es domāju, drīzāk tie ir apstākļi. Nav neviens jaunietis tāds, kurš negrib kaut ko darīt. Vienkārši ir apstākļi, kas tev ir lēnām iemidzinājuši, un tu vienkārši esi padevies tam, ka, var jau arī neko nedarīt. Atceramies klasiskais par kurmīti. Varu rakt, un varu arī nerakt. Ja tu trāpi, tā svira tur arī ir, kā tikko tad viņi bišķi nosliecās uz to, ka varu arī rakt. Tad kāpēc nerakt vairāk un dažādāk? Tā kā es saku, tas ir komplekss. Protams, ka tas ir komplekss. Tas nav tāds tikai mājas to nevar un tikai skola to nevar. Tie ir arī cilvēki, kas gadās pa ceļu dzīvē. Jā. Tāpēc saku, jums ir visas iespējas. Tā ir tā lieta, ko vismaz es par sevi cenšos teikt un cenšos darīt, kad tam jaunietim iedot to gan skatu no citas perspektīvas par lietām, gan parādīt vairāk pasauli, gan noticēt savu jūtu. Man liekas, tā galvenā lieta, ar ko es saskaros jauniešiem, ka viņiem nav ticība sev ļoti bieži. Jā, ka viņi, ko jau es taču neko, vai ne? Un liekas, tu vari tik daudz, un tu redzi, ka tas jaunietis dara daudz, un tu redzi, ka viņai ir potenciāls, bet viņam nav tā ticība. Man liekas, tas ikdienas mūsu darbs ir ļoti daudz iedot viņam to ticību, ka tu īstenībā ļoti daudz ko dari. Tas ir, ko mēs jau pirms tam runājam, tās zināmās bailes no tā apkārtējā, no kaut kāda viedokļa, bet tas arī ir, varbūt tas ir gan skola, gan mājas, protams, tu viņu pēc laika vari atrisināt pats priekš sevis, tādī mirkli ļoti grūti to novērtēt, bet priekš sevis ar laika atkāpi tu vari to vienkārši ieraudzīt un saprast, tā kā galvenais, ja kāds jaunietis skatās obligāti, vajag pamēģināt, jo, es atceros pēc sevis, kaut vai ēdienu izvēli, tagad arī, ja tu kā paprasīs jaunietim, kuram ir, nezinu, 18 gadi, tas būs free kartupeļi ar viss karbonādu visdrīzākais klasika, bet kā tikko tu pamēģini kaut ko citu, klausies, tur ir milzīga bagātība tajās. Milzīga bagātība garšās, krāsās, izvēlēs. Un, piemēram, par to, tāpēc saka, ja jums izdodas dabūt to pirmo pozitīvo ietekmi, ka viņš grib atnākt vēlreiz. Tas ir galvenais nevis, ka viņš pirmoreiz atnāk. Uz pirmo reizi vienmēr var ievilkt. Kaut kā trāpīt, bet vai, ka viņš atnāk otro un trešo, un vēl varbūt atved kādu citu līdzi. Te ir tā iespēja, ka, piemēram, caur brīvprātīgo jomu, ja mēs skatāmies, kas arī man ir, devis ļoti daudz apvāršņus, jo Rīt 14, tas bija kultūras projekts. Es arī pēc tam aptaujāju tos brīvprātīgos, kas bija 500 respondenti. Mums tieši viena brīvprātīgā, kas arī bija, viņi uztaisīja savu arī pētījumu par to, 500 respondenti. Un beigās sanāca tā, ka liela daļa, ka viņiem prasīja, kāpēc viņi nāca, un viņus interesē kultūras menedžments. Labi, ja 4-5% pēc tam saprotot, kas tā ir par virtuvi, ko tas nozīmē, ne tev brīvdienu, ne tev kaut kas, tu vienkārši visu laiku ražo. Oi, nē, bet atkal tiem 4-5 acis deg, un lielākā daļa no viņiem arī dabūja darbus kādā no tiem, kas taisīja projektu Rīt 14 kontekstā, jo viņi ieraudzīja viņu kā brīvprātīgu. Viņiem parāds projektu vai kaut kas, viņi viņus atcerās, viņi viņam zvana.
klausies, mums ir tev arī darba pienākums. Ja? Mazs procents salīdzinoši, bet tāpat laikā iedomājies, cik tas tev daudz iedod brīva laika koncentrēties uz tām citām lietām. Ja tev ir, piemēram, te tu sēdi, man interesē tur kultūras menedžments, man interesē tas, man vēl tas, tu uzreiz atkrīt viena lieta milzīgi. Un tu vari meklēt atkal tās nākamās. Un tas ir ļoti būtiski vienkārši saprast vismaz virzienu un jomu, ja, sākumā, vai tas eksaktais, vai tas ir vairāk humanitārais. Un arī es vienmēr jauniešiem iesaku, neaizmirstiet paprasīt kādai savai uzticamības personai. Ja, nu, piemēram, es esmu izdomājis, ka būšu dzejnieks, es baigi rakstu dzejojis, un es tur, kā man patīk. Un pārējie vienkāršais pieklājums, nu, kolosāli. Jā. Vai arī, ja tev ir kāds, kas, nu, citreiz ir tā, ka tev liekas pašam, ka ir kolosāli, bet no malas tomēr, nu, ka tas, nu, ka nav līdz galam tas talants, bet tad arī tas ir ļoti būtiski, un tad tu saproti, klausies, man tomēr tas nereāli patīk. Tas nozīmē, ka tev vairāk pie tā ir jāstrādā. Nepietiek ar to, ka tev patīk, jo te ir tā atšķirība, jā, jo tas talants mums visiem kaut kādā no jomām ir, bet talants ir nulles vērts, ja tu viņu neattīsti, tāpēc, ka talants ir handikaps, kas tev ir iedots konkrētā jomā būt izcilam. Bet tas ir tikai, kā saka, pirmais solis, lai tu kļūtu tajā jomā izcils, bet lai tu patiesi kļūtu, tev ir jāstrādā. Tev vienkārši kāds ir palīdzējis ar virzienu. Ja? Tev ir tur talants. Ja? Man arī klases biedri kaut vai skolā bija mūzikā. Nu vienkārši es tur varu mācīties 3 stundas, viņš 3 sekundēs. Nu, vienalga, es ar to savu, ar to, ka es to gribu, ka man tas patīk, es izkožu daudz vairāk, es saprotu sakarības daudz vairāk, nekā tas, kuram tas ir dots, un kurš neiesprings to attīstīt. Nu, tā ir tā būtiskākā lieta. Pirmkārt, saprast to virzienu, un tad, kad tu saproti, ka tas patīk, un citi saka, klausies, tev arī sanāk, tad tikai tad jāsāk strādāt. Tā nav balva. Jo, zini, bieži, nu arī atkal tā pati balva. Nu, ja tev pasaka, ka tev ir foršs dzejolis, ja tev uzreiz, man ir 10. Rillāks, ja, nekā nebija. Tev ir iedots 10-nieks, lai tu varētu pēc tam dabūt miljonu. Ja, te ir tā štēle, tā ir tā būtiskākā. Un brīvprātīgi, nu, te ir brīvprātībā ir unikāli, jo tagad arī tās iespējas tik ļoti dažādas. Tu vari vai nu konkrētai organizācijai sekot, tev, piemēram, nezinu, tev patīk Sarkanais krusts, tev patīk samariešu starptautiskās, kas ir principā katrā pašvaldībā. Ja? Tev tā sociāla joma interesē, tev acis deg kolosāli. Ja? Tu vari to pamēģināt, tev interesē pasākumu organizēšana vai kaut kas. Lūdzu, kur vēl tu vari, skolā tu vari, ieej skolas padomē esot, ja? Kaut kā apburzīties. Ja? Bet arī skola, redz, tā ir auditorija, kas ir geogrāfiski saplūtusi. Ja? Tad, piemēram, pie jums šeit ir atkal nedaudz atšķirīgi ja? No dažādām skolām, vai varbūt kas jau ir beidzis, vai kas vēl. Tā kā te ir atkal cits burziņš, te ir atkal tev citi cilvēki un daudz vairāk iespēju. Tāpēc skolā vienalga tev skaidrs, ka rekuji skolotāji, atkal mēs par skolu. Nē, par skolu visam man arī ir ko piebilst īstenībā, jo man ir arī pieredze stāsti no jauniešiem, viņa skolā veic kaut kādus konkrētus darbiņus patstāvīgi, ja, viņam pat tā kā paldies nepasaka, jo bieži vien skolas attieksme tā, nu kā tu šeit mācies, tas tavs pienākums, ja, un tad arī nevar saprast, kur ir tā robeža pienākumi, un tu jau ieliec savu brīvo laiku kā brīvprātīgo darbu, ja, jo, ko mēs ar vēl Lāsmu vēl vakar, vēl šorīt vēl runājām, kad daudziem nav līdz galam tā izpratne par, kas ir tas brīvprātīgais darbs, un kā tev liekas, ko vispār vajadzētu Latvijā vai ieviest, vai tās ir sarunas, vai tas ir kaut kas, lai tā izpratne mums kļūtu tāda fundamentālāka. Es domāju, tur vienalga paies kaut kāds zināms laiks, jo jebkurā, tas, ko brīvprātībā es absolūti esmu pārliecināts, ka, lai brīvprātība attīstītos konkrētā vietā pie jums vai kaut kur, ir brīvprātīga darba organizators. Pirmā lieta, tā ir arī zināma, tā ir māka, ja, tas ir jāiemācās, un par šo mēs arī runājam pa nākotni, piemēram, arī es ceru, ka tā ir tas, jo likuma kontekstā būs novitātes, beidzot mums būs ministrija, kas atbild par attīstību jomas. Ja, jo līdz šim mums tādas nebija, mums būs labklājības ministrijā, cerams, ka izies caur Saeimai pagaidām pirmajā lasījumā iet. Un tur būs brīvprātīgi, būs tā padome, kas tieši arī lems, kādos virzienos mēs Latvijā ejam. Ja, jo tie pasaules piemēri ļoti atšķirīgi. Ja, bet tas, un arī jāpanāk, ka ir tāds profesija klasifikātorā,
ka ir tāda profesija, brīvprātīgā darba koordinators. Viņai jābūt, viņas nav. Jo tā ir arī, kur parasti brīvprātīgie, vai tas ir pašvaldības, kas ir tā kā, piemēram, Jaunatnes centrs vai vienalga, bieži citās pašvaldībās tas ir sociālajā jomā vairāk darbojas, bet tad, kur ir tā otra niša, tas ir kaut kādi projekti. Un tad, ja tu raksti projektus, Latvijā nevar piesaist projektā prasīt tāmē naudu koordinatoram, bet tas ir nereāli svarīga pozīcija. Jā. Tā ir vitāli svarīga pozīcija, kura ideja, jo mēs katrs varētu izdomāt 100 idejas, bet mēs vienu viņas nevaram realizēt. Un atkal atrast tai kolosālai idejai totālu finansējumu, ka visi tur sēdēs, kā nieres pa taukiem ar baigiem finansējumu, tas nekad nenotiek, jo Latvijā, piemēram, vēl joprojām nevalstiskajā sektorā nav organizācija kapacitātes stiprināšanai pietiekoši līdzekļi, tikai projektu realizēšanai. Tātad tev visa sava ikdiena, telpa noma un viss kaut kur jāpaslēpš it kā projektā. Jā, bet vajadzētu būt, ka tas ir kapacitāte, ka šī organizācija kolosāla, viņas darītais darbs ir valstiski vajadzīgs. Lūdzu jums, lai jums nav jādomā par bāzi, un tagad taisiet savus kolosālus projektus, realizējiet savus kolosālās idejas, kas sabiedrībai ļoti noderīgas. Ja? Un šeit ir tas, kas ir vajadzīgs, organizators, un tas ir jāmāk. Jo tas, ko tu mini ar skolu, ir ļoti labi piemēri un ir nevisai labi, kā jau vienmēr. Bet par to paldies es vienmēr cenšos. Ja, mēs pirms tam līdz galam par to kafiju ieminējos, par to kofiju. Ja, tad, protams, kas es vienmēr devu tādu apliecinājumu, kur uzskaistītu stundas un kur uzrakstītu, cik tu esi kolosāls. Man bija, ja mēs tā skatāmies, tas nav obligāti. Eiropas regulā par brīvprātību tur ir rakstīts, ka tāda forma iespējamā. Es ko ar viņu izdarīju, es viņu vienkārši pielāgoju. Tad, tur ir, tu vari sevi identificēt, vārds uzvārds, tad tur ir, kur tu esi bijis brīvprātīgais kāda organizācija, cik tu stundas esi nostrādājis, un tad ir tāda sadaļiņa, kas ir plusi, mīnus, es nemaz nerakstu. Vienmēr kādreiz varbūt, jo tas ir papīrs, kuru tu pēc tam tas brīvprātīgais dos tālāk. Ja viņš ir, un tas savā ziņā ir tas pozitīvi, tā ir tā dāvana, ko es viņam varu iedot. Ja? Es, protams, ja viņš pie manis nāk, tās varbūt mazie sīkumi, kas viņam varbūt nesanāk, mēs kopīgi varam uzlabot. Bet kāpēc, lai es nebūtu viņam pateicīgs uz šo dokumentu, kuru viņš var pēc tam skolā vai tagad arī rēķina augstskolās daudz, kur ļoti vajag sabiedriskā labuma stundas, ko tu esi nostrādājis. Tu nevienā starptautiskā augstskolā netiksi, ja tev nav ko iedot, piemēram, Amerikā tu aizmirsti. Neviena augstskola tev neņems, ja tev nav, jo neviena augstskola negrib jaunieti, kurš kolosāli mācās, superīgi zubrās, bet ir pilnīgi sabiedriski neaktīvs. Viņiem visiem vajag to, kas to savu zināšanu caur to socializēšanos var radīt kaut ko jaunu. Ja tu nesocializējies, kā kurā jomā, protams, ir jomas, kur vajag ieslēgties laboratorijā un tur kaut kas radīsies. Es, kad Anglijā studēju, mums īstenībā daļa no studijām bija kā brīvprātīgā darba veikšana. Man liekas, pirmajā podkastā kaut ko minēja. Pieņemsim, mums bija par cilvēktiesībām kurs. Tu it kā atsēdi savas lekcijas, bet, lai tev kurs tiktu ieskaitīts, tev brīvprātīgi bija jāiet vairākas stundas tiesas sēdē sēdēt, un klausīties tās tiesas sēdes. Tad mums bija, man liekas, kaut kāds kurs par starpkultūru attiecībām, kaut kas tāds bija. Arī ir lekcijas, tu atsēdi savas lekcijas, bet, lai tev to atzīmi ielikt un lai ieskaitītu kursu, tev bija jāveic visādas intervijas, kaut kāds pētījums, kas viss ir brīvprātīgi. Tā kā, līdzīgi kā tu mājās, kā sēdi referātu raksti, bet vienalga, tev jābūt komunikācijai ar cilvēkiem, un tev jāiegulda ekstra savs laiks. Un tagad, kad tu sāc teikt, es tagad to savalku paralēlis, man liekas, tas bija kā brīvprātīgais darbs, ko tu, ne darbs, bet laiks, mazā, te ir, protams, atkal jānosprauž, kas tad ir brīvprātība, kas ir prakse, jo darbi, ko tu saki, izklausās. Bet nebija tā prakse, es zinu, bet viņš izklausās. Tāpēc arī ir vajadzīgs par to parunāt un nolemt, kurā tad ir un Latvijā tas pats, kad mēs arī nesaprotam. Jā, jo ļoti bieži jauc, īpaši izglītības iestādes. Viņš domā, zem prakses pamest brīvprātību vai otrādi. Tomēr tās ir atšķirīgas. Jo brīvprātība ir nevis tāpēc, ka man skola piespiež, tāpēc es saku īsti tas nav, drīzāk tā būtu praksē vajadzētu būt. Jo viņi tev it kā piespiež, jo tādā mirklī es uzskatu, ka tas brīvprātības princips ir pārkāpts. Nē, tu vari atteikt, mazāk atzīvi. Tad saproti, tas ir tāds tā kā soda instruments. Jā, bet tā ir tā lieta, tas ir tas, kur vēl var kaut ko uzlabot. Tās ir tās lietas, un tas, kā es minēju, tas brīvprātīgā darba organizators vitāli svarīgs. Un
tā pateicība ir vitāli svarīga, un bieži es arī darīju tā, ka es nevis pats, jo mēs jau ikdienā sadarbojamies, bet ir kāds cits, kas pasaka paldies. Tā arī ir ļoti būtiska lieta, jo tad viņš redz, ka, tāpēc es arī iedibināju, piemēram, to brīvprātīgo godināšanu 10 gadu atpakaļ. Jā, es izdomāju, jo tā bija absolūti mana iniciatīva, man bija no projekta, no Rīga 14, 418 eiro laikam tam. Bet man pirmā godināšana bija Rīgas sporta manēžā, ar milzīgu skatu, ar piepūšamo ekrānu, ar mūziku koncertu, ar 1500 dalībniekiem. Un Rīgas labākie restorāni iedeva paēst zupu un Laima uzsauca nesko. Es nezinu, cik tas būtu maksājis, ja man būtu jāmaksā. Un vēl filmēšana, vēl mēs viņu translējām. Ja? Man reāli, es to visu izdarīju, es zināju, ka es to gribu, manam darbam resursu nebija tam, bet viņi man netraucēja to darīt. Ja? Tā kā principā to visu es iedibināju principā bez budžeta. Īstenībā šis ir ļoti labs piemērs jauniešiem, jo mēs bieži vien saskaramies ar to, ka jaunieši grib kaut kādas pasākumus, un tas pirmais iespējas nav naudas, vai nav kapacitātes, vai kaut kas tāds, un īstenībā repirs tās, ka viss ir iespējams, jūs varat uztaisīt kaut ko lielu ar vienkārši, man liekas, tā ir, man tā liekas, ka tas ir komunikācija, jā, tu komunicē, tu stāsti, acis, kas dega par ideju noteikti, jā, un neatlaidība. Tas, ko es arī pašā sākumā varu teikt, tev pašam ļoti jāgrib. Un kāpēc, lai tu ļautu citiem nepiepildīt savus mērķus, ja tu ļoti gribi, tad tu visu laiku vari atrunāties, man nav naudas, atdodiet, man nebūs tā, neviens tā nedos, tāpēc saku par to baznīcu, man valdē tur ir vēl mēs visu laiku Sintī, Sintī saka, mēs nevaram to, mums nav naudas, saku, daram, un pēc tam nebūs. Protams, daudz man saka, tu taču esi tur, kurš tad tev atteiks, jā? Bet atceraties, ka es neesmu piedzimis Instetarovskis, tas, kas var kaut ko izdarīt. Es tieši tāpatās sāku ne no kā, un tikai darot, tu vari izveidot to, ka ir arvien vairāk cilvēki, kas uzticās tam, ka tas, ko tu dari, būs ar rezultātu. Tikai tāpēc jau arī pieņemsim salīdzināt, dabīgi, man arī nav kauna piezvanīt jebkuram, jā? Bet tas arī ir jāmāk darīt, tas arī vienkārši vajag nekautrēties, vajag nebaidīties. Ja tu dedz pa ideju, tu noteikti vari iededzināt arī citus, vienkārši viņi nezin par to tavu ideju. Ja tu viņu noturēsi sevi, viņi tur arī paliks, un tad tev liksies, neviens mani neatbalsta, nav tā. Bet vēl par to idejas izstāstīšanu ir jāmāk izstāstīt, jo viena lieta arī no pieredzes, kad man ir ideja, es jau viņu esmu tur analītiski visu zinu, bet tas cilvēks, kas pretī ir, viņš jau neko nezina. Un ja tu virspusēji pastāsti, viņam arī būs tā virspusējā sajūta. Viņš jau nezina tos 100 pakāpienus zemāk, kas tev tur ir izdomāts. Man liekas, kā tu pasniedz, kā tu noreklamē kaut kādus, vai tā ir ideja vai kaut kas cits, ir arī ļoti svarīgi, ir jāmāk tas to pastāstīt. Bet tas arī nāk ar laiku. Tev ir, pēc būtības tas, kā es arī daru, tagad, man vienalga, tāpat tās arī kori, mums jau neviens nedod nekādus koncertiem finansējums, tas viss ir uz projektiem. Pilnīgi viss, jebkura kustība uz projektiem. Tātad arī pie jums braucot, man bija saruna ar Salaspils kultūras komiteju par to, mēs iesniedzām mūsu koncertu Salaspilī. Ja? Tā kā tev ir jāzina, ar ko tu runā. Tev ir jāzina, kas viņu interesē. Tev ir jāsaprot, kas viņu tavā projektā varētu interesēt. Jo tā ir tava ideja. Kāpēc? Man arī ir ideja. Tu nāc ar savu, taisi savu, es taisīšu savu. Kāds mums sakars? Nekāds. Bet tev, ja tu prasi, piemēram, pašvaldībai, tu zini, ka viņai ir kaut kāds zināms pienākums, tad viņi atbild par šo jomu, izlasi dokumentu, kāpēc tu varētu viņiem prasīt un kāpēc viņi nedrīkstētu tev atteikt. Ja? Un tieši, vai tas ir kaut kāds privāts uzņēmums? Tev ir jāzina, pirms tu arī kaut ko prasa, tev ir jāzina, kādas ir viņu prioritātes, kas ir viņu virziens, ar ko viņi strādā. Ja, piemēram, jaunatnes jomā, es domāju, ir salīdzinoši lielākās iespējas, jo lielākā daļa fondu, lielākā daļa uzņēmumu ar lielāko prieku atbalsta pārsvarā sportu un jauniešus. Ja? Tās ir divas jomas, kur, piemēram, kultūra ir bišķi grūtāk jau. Ja? Ja mēs salīdzinām sports un kultūru, lielajiem pelnošiem uzņēmumiem sports bieži vien ir drusku prioritārāks. Ja? Bet arī tas ir jāskatās, kas viņiem vajag izlasīt, kāpēc, piemēram, ir tāda banka, vai kāpēc, piemēram, ir šāds uzņēmums, jo viņu preambulā, viņu aprakstā ir minēts, kāpēc ir parasti filozofija. Kā tikko tu saproti to filozofiju, tu apsties, labi, pie šiem es neiešu,
jo mums ir pilnīgi dažādos virzienos ejošas idejas. Bet jāatrod tas... Es pilnīgi papildināt gribu, kad pilnīgi taisnība, un tas arī nāk tikai ar laiku. Es pat pēc savas pieredzes varu teikt, vienkārši vakar strādāju pie tēmas sponsori, un es arī sapratu, es sākšu varbūt nevis bliest ēpastus visiem, bet es lasu, tātad, kas ir tās viņu... Tagad jau mājaslapās visi tur, kas viņu vērtības, kas viņu mērķi, un tad tu skaties, vai jums tiešām sakrīt, vai kaut kā tu, arī tava pieeja, kā tu viņu uzrunā mainās. Un agrāk, man liekas, gadus kaut kādos, nezinu, pieņemsim, 2-3 pat atpakaļ, es nekad par to neizdomātos, man būtu uzreiz, čau, man vajag, jā. Tagad jau uz to pusi skaties savādāk. Bet, jā, mēs esam norunājuši ļoti daudz, mums jau palikušas tikai dažas nosacīta minūtes. Kaut kā mēs varētu stundām ilgi runāt, es domāju. Bet mums tev viens uzdevums, par ko es arī biju sākumā minējusi. Un uzdevums ir par jauniešu lietām, protams, un varbūt jautājums, kādas tev ir attiecības ar emoji? Vai tu sarakstoties lieto emoji, vai tu sarakstoties, vai tas cilvēks, kas vienkārši pieliek punktu teikumu beigās un viss? Es lietoju ļoti, ja kāds mans koris skatās, es lietoju ļoti daudz, par daudz, bet tikai 3,5 emoji. Tāpēc, ka es neizmantoju viņus tik daudz, es viņus neizmantoju kā valodas aizvietotāji, kaut gan viņi to arī dara. Es vairāk it kā tās noskaņas, bet tikai dažas. Man nav daudz, tā kā, ja jūs man prasīsiet par emoji, es to viņu izgācīsies. Mēs arī tikai dažas lāsmā. Bet kurš zina, pagaid, no kurienes emoji ir radies tas nosaukums? Latviskojam. Emociju zīme. Emociju izpausme, emoji. Emociju seja. Jā, pagāju. Latviešu valodā mēs visu laiku mēģinām kaut kādus saliktējus. Vajag vārdu. Labi. Dodiet man uzdevumus. Citādi es jums tagad iedodu. Mūdēļot labi. Jā, mums ir... Jo piedod emociju, nav latviešu vārds. Tāpēc es laužos. Tā šis podcasts būs 2 stundas, nevis 1. Nē, šis ir labi, sajūtenis. Labi sākstos, bet tajā virzienā mēs pārbaudīsim tevi uz sajūtaņiem. Man bija citas idejas jau par ģīmiem un visu kaut ko, bet... Jutenis. Tad ko mēs tagad minam vai... Minam. Kā esam cīri. Mēs minam juteņus. Jā, mums ir 5 emoji. Un tev būs jāizskaidro viņu nozīmē. Mums ir jauniešu iesūtītās atbildes, bet neiespringstīm. Mēs arī pašas neizsīm. Jā, mēs arī... Mums ir savi varianti, kā mēs izmantojam. Es vienkārši sākšu, un tev ir jāpasaka, Kā tev liekas? Kādā kontekstā to varētu izmantot? Kāds redzēs šito? Mēs uzliksim pēc tam. Man liekas, ka šis nav pabeigts. Es vēl esmu procesā, es vēl neesmu gatavs. Es vēl neesmu gatavs izšķist, tas jā. Tu kā iet ar projektu un atsūtuši tādu seju, tā kā no face. Jā. Te mums ir iesniegta atbilde bez vārdiem, klusums, pazemība. Pazemība, ok. Es parasti lieku to, kad ja man kāds kaut ko uzraksta, man tā kā no comment, tā kā, man nav ko atbildēt uz šo. Nē, es varētu iedomāties arī laižam bowlingu spēlēt tikai. Jā. Tas uzaicinājums. Man liekas, tev ir jākļūst par jauno. Kā mēs tos emoji tagad? Emoji nav vēl izdomāts. Jūtenis, sajūtenis. Tas būtu uzdevums līdz nākamajam podkastam izdomāt. Man liekas, tu varētu... Arī podkastu vajadzētu izdomāt Latvijā. Man liekas, tu tagad varētu oficiālos skaidrojumus rakstīt. Jā, labi, tā kā... Mums varētu 3. epizodē būt uzdevums nevis emoji, bet latviskot vārdus. Tā kā uzdevums no Inta nākošajam podkasta viesim. Labi, es vienkārši dodu nākamo. Bagātināt valodu. Jā. Pirmkārt, mēs kādēļ ir brilles. Vai ļoti izbolītas acis. Nē. Šitas ir nē. Nē, tā kā, jā. Come on. Okay. Droši vien pilnīgi savādāk. Te ir atbilde bail zināt. Jā. Bet, kad es viņu izmantoju tad, kad es uzrakstu kaut ko tādu riskīgi višķi tādu, tā kā, ko tu man atbildēsi. Jā, tu slēpies, bet tu lūri, tev interesē. Jā, man interesē, jā.
Bet tu kaut ko pajautā, un tu negribi tā kā atbildi zināt. Nu, man viņš vairāk ir... Bet bišķi tomēr palūk. Ok, labi. Laižam tālāk. Tā, nu tas ir kaut kas no... Tas kaut kāds zīmes. Tur noteikti kaut ko var izlasīt. Šifrētais kods kaut kāds. Nē, nu pēc būtības tu esi uzkāries. Vari prasīt, neprasīt, nebūs nekāda reakcija, nav nekāds atbildes. Vai arī kāds gatavo ēst, tas ir bekons un te ir 2 elektriskie rīņi. Šitie ir labākais skaidrojums. Es tas saku, viņam ir jākļūst emoji izskaidrot. Es varu arī radot. Domāju, ka emoji reāli ir vārdīts izlaist. Tad, nu tā atbilde, kas ir iesūtīta no jauniešā, ir frustrated, neapmierināts. Jā. Es viņu lietoju, man liekas, ka... Šito es nelietu. Nevienu no šiem es nelietu. Es viņu lieku laikam tad, kad man kaut ko paprasa izdarīt, man tāds, es negribu darīt. Viņi nav manā topā, es pat varētu apstīties, kas man ir. Kas ir topā? Es teicu šo vispār, man liekas, nekad neesmu izmantojis, bet ja es viņu izmantotu, situācijās, kad man slikti, ka man jau vēmiens līdz vēmienam. Bet tiem ir citi vēl emoji vēmienam, jā. Jā, šis ir pirms tās īstās vemšanas. Nu jā, tas droši vien no tā, ka pacēl šito te, kas griežās, un tad parasti multenēs arī tās atsaiz. Arī, jā. Tā kā tu uzkaries vienkārši. Jā, varētu būt. Jā. Vai arī tāpēc to bekonu viņš nogaršīs. Nākamais. Nu, skaidrs, ka tas ir klauns. Kopš ir parādījusies filmā IT. IT Insteterovskis, es vienkārši es visu pareizi, jā. Tas autortiesīs, man neviens nav atcerēties. Tā filma par tevi. Es zinu, jā. Tad Zag bildīt ieli. Es negribētu šo komentēt. Pagaidām smaids ir bez zobiem, bet jāatvērs, tad būs, nezinu, kas tur būs. Man nav vispār nekāda asociācija ar klauniem, es pat nezinu, ko tas nozīmē. Kādā liekas, kāpēc jaunieši varētu tādu emoji likt? Parasti klauni saka visu to, ko domā. Nekad neslēpj. Vismaz agrāk bija. Agrāk karaļiem, tāpēc, ka arī bija, tad viņš bija tas, kas it kā tēloja muļķi, bet nemaz muļķis nebija. Bet es nezinu, laižam uz tusiņu. Un varbūt kāds no mums arī atgriezīsies. Varbūt arī nē. Es nezinu, šausmīgs šito nevajag lietot. Bet kas ir īstenībā? Tā atbilde ir interesanta. Klauns. Ļoti daudz variācijas. Jā, bet es arī prasīju, ja ir daudz variācijas, pasaku kaut vienu piemēru, un tas, ko tas jaunietis uzrakstīja, bija vairāk tāds, tā teikt, jāatcerās ar manu atmiņu, kad kāds kaut ko pasaka, kas pilnīgi iznes smadzenes. Es esmu vēl redzējis, ka to ieliek tā kā, kad ir cringe, un tagad kā ir cringe latviskoti, kā ir cringe Es pat nezinu, kas tas ir, kā man jāskaidro. Spāņu kauns, es teiktu. Spāņu kauns, ka tev ir kauns par citu, jā. Īstenībā es teiktu, ka tev ir kolosāls meikās. bet pārsvarā viņi izmanto tādās neforšās situācijās, ka tev tā kā... kaut kas tāds ļoti... Ierakstat komentārā, lūdzu, jaunieši, ierakstat komentārā, kad jūs liekat klauna. Kaut kas tāds neforšs, jā, bet cringe, kā ir cringe latviski, kā varētu pateikt cringe? Pateikt teikumu, es angļu valodu neesmu nekad mācījies, bet es diezgan labi runāju. Zini, viņš tā kā tāds slangs vairāk, viņš, teiksim, tu izdari kaut ko, un tev, teiksim, tu iefilmē Instagramā storiju vai kaut ko, un pēc tam skaties, tev pilnīgi šausmas uz tevi skatīties. Tāds cringe, tā kā... Labi, es netulkoju. Paprasīšu Oksfords vārnīcu, viņam ir britu priekšlikums. Bet jā, šis noteikti ir kaut kā ar daudz variācijām. Un šo bieži Marija izmanto. Ļoti bieži. Skaidrs, ka tā ir augšā ar atombumbu, principā visi slikti. Vai arī otrs variants, es taču tev teicu, ka man negaršo sāļais popkorns. Ja nav virsū sāli, tas ir sāļais popkorns. Man negaršo sāļais popkorns. Man patīk, jā! Man pavi minēja to patīk par tie, ko kur tas es tev teicu saldo paņem, kur tu atnes? Reāli.
Tas nozīmē šokā. Nu jā, vai arī... Šokā par sāļo papu. Jā, dārzeņus, tad man puķkāpos negaršo. Arī var būt. Vai man slikti no puķkāpostiem? Viņš iet kopā ar šito, es domāju. Jā, bet īstenībā, tā, kad mans jaunietis sūtīja par klaunu atbildi, man viņa vairāk asociējas ar šo explosion, to smadzeņu uzsprāgušo. Jo jaunietis saka, ka tā uzsprāgusī smadzeņu ir šoks. Kas, tā kā, es viņu vairāk izmantoju, tā, kad... Negribas teikt tādas lietas, bet tā kā, kad pilnīgi viss ir galīgi garām, un tad jāsaka vienkārši nošaujiet mani. Vai arī vēl vienu variantu izdomāju. Tā kā rudens ir, ka ir rudens, un tu zini, ka tas cilvēks, viņam nepatīk braukt sēņot, bet tu ļoti gribi viņu braukt sēņot, tad aizsūt šito. Tas mazliet tā kā jautājums. Sēnes? Viņi izstās pēc sēnes. Tad kādas sēnes? Sēnes? Droši vien atbildi būs ne, bet varbūt. Varbūt tāpēc arī tu izmanto tikai 3 emoji, ja tu sāktu izmantot visas, neviens tevi nesaprot. Es regulāri pārprasu, ko tas nozīmē, ja man atsūta kaut ko. Man liekas, katram ir savs. Ir tie standarti, ko kāds ir izdomājis, bet man liekas, saņem ir katram ir savēji. Un zin kā ar tie emoji vēl ir tas, kad tu, teiksim, liec vienu, teiksim, ir tas emoji ļoti tā kā smējās un 2 asariņas. Vai ne? Es viņu visu laiku liku, ka tā kā, tu smejies līdz asarām, Jaunā paudze to uzskata par boomeru, vispār smaidī, viņu vispār nekad nelieto, un es viņu visu laiku liku. Jo man likās, tas ir tā, ka tu jau vārties pa zemi un smejies. Un, ka man jaunieši tā pateica, viņu vairāk neizmantoju. Es šito pamanīju. Man neviens neteica. Tā ir valoda. Tā ir savā ziņā kaut kāda valoda. Viņa mainās, viņa attīstās. Es zinu, ka viņi to arī ļoti forši teikumu no šitiem emoji saliktu. Izveido teikumu no 5 emoji. Bet kā noslēguma jautājumu, mēs gribam ieviest tradīciju, ka katram viesim uzdodam vienu un to pašu. Un tas būtu vārds jaunietis. Nodefinē vārdu jaunietis. Tātad Inta Teterovska definīcija. Laiks pārdomām. Uzreiz es neesmu par to definīciju. Es vispār, man daļai patīk definīcijas. Jo tad ir skaidrs, ka mēs esam uz viena viļņa. Pirms sarunas vienmēr labāk vienoties, kas kam tāpat kā emoji, ko tas emoji tev nozīmē, jo tad tā saruna iet daudz raidāks priekš. Jo citādi jau sākumā katram citas domas, un tad ko mēs te vispār darām? Katrs uz savu pusi. Bet vienkārši tavs uzskats, es mēģinu tagad kaut kā noformulēt, jo es esmu definējis, kas ir brīvprātīgais darbs, brīvprātīgi, to es esmu definējis. To es pats izdomāju, ja es lasīju tās definīcijas, vienkārši visas ir 3 rindkopas. Kas tā no definīcijas? Saturīga brīvā laika pavadīšana sabiedrības labā. Jo jābūt saturam, gan tev, gan tiem, kas saņem. Tev ir jābūt brīvajam laikam. Tev viņš ir jāpavada, tev viņš ir jālieto, nevis jānīkst. Un iegūst visādīgi. Tā mēs izdomājam. Jaunietim es arī izdomātu pēc laika, tā, ja mums ir dažas sekundes, tad primāri es skatos, ka tas ir kaut kāds zināms laika nogrieznis, laikam Eiropa lēnām manu sapratni par jaunietni absolūti degradē, tā jaunietis ir 29 gadi, un arī ar to domu, ka cilvēks vēl nevar domāt, ko viņš dzīvē gribētu darīt. Piedod, labi, mums dzimstība auga, bet drīz beigsies vispār laiks kaut kam pieķerties klāt, tā kā mēs sen jau vajadzētu izdomāt. Tāpēc es gribētu vairāk, ka tas tomēr ir jaunietis. Es ņemtu līdz 20, tomēr, jo tas ir kaut kas, kas tagad, kas veidojas, kas uzsūc visu to, kas ir apkārt, un tagad tūliņ sāks no tā visa veidot to kaut ko jauno, to, kas vēl nav nekad bijis. Tā kā pēc būtības, jebkurš jaunietis ir kaut kāda vecā kopums, vai tas ir ģenētika, vai tas ir tradīcijas, vai viss kaut kas, bet tad ir kaut kāds mirklis, ka tu sāc no sevis ražot. Tad jaunietis ir tas, kas ir tas uzsūcēja posms, es teiktu. Un pēc tam ir tas nākamais etaps, neesmu izdomājis pēc jaunietis, nezinu. Man liekas kaut kā tā. Jo parasti es esmu, man ir jauniešu kors balsis, jauniešu kors, tad es parasti agrāk ņēmu tā līdz 25 gadi. Tāpēc, ka es uzskatu, ka tad ir tas vecums, ka tiešām tu esi visu sasūcies,
un tu 100% zini, kā ir pareizi dzīvē jādzīvo. Tu esi beidzot sapratis visu, kas ir, un tagad tu, jo līdz tam tu testē. Un tad tu sāc dzīvot un saproti, ka neko nesaproti. Pēc tam ir atkal nākamais etaps pēc 30, kad tu saproti, ka viss jāsāk no jauna, bet tas arī ir normāli. Bet tā ir normāli, tu nevari attīstīties. Ja attīstība beidzās, tad, kad tev ir, pieņemsim, skaitā definīcija, bet viņi ir kā strupceļš. Tā kā es saku, ja visi zinātu, kas ir mīlestība, ja būtu definīcija, tad nebūtu intereses vairs. Jā. Vai arī, ja visi zinātu precīzi, kas ir Dievs, atkal ir jābūt kaut kādai zināmai sadaļai, kas tev dod iespēju to interpretēt un attīstīt. Tikai tādā veidā. Tā kā jaunieci ir tas, kam ir visas iespējas, pēc iespējas vairāk saņemt informāciju, jo cietais disks ir salīdzinoši tukšs, bērnībā vēl, kamēr tu viņu visu piepildi. Jā, un tas ir tas posms pēc tam, tad tu sāc mainīt pasauli uz labu. Protams, var arī agrāk, bet es tā vidēju varu teikt. Super! Forši! Ir pagājis jau vairāk kā stunda, un man liekas, bija ļoti, ļoti interesanti. Man bija ļoti interesanti, bija lietas, ko es noteikti ņemšu līdzi gan darbā ar jaunatni. Es ceru, ka arī jums jaunieši, kas skatās, ir nedaudz vairāk izpratnē par to, kas ir brīvprātīgais darbs. Kādus labumus jūs no tā iegūstat, kādus labumus jūs dodat sabiedrībai. Bija prieks būt ar jums pie ekrāniem, ar jums šeit, jau mūsu 2. epizodē. Standartā liekat laikus, piesakojat mums, ierakstat komentārā gan par emoji, ko domājat, gan par mūsu sarunu. Es aizmirsu vēl vienu būtisku lietu. Es to Ielas baznīcu, bet mēs arī ar jauniešu koru mēs ļoti aktīvi strādājam pie, mēs taisam koncertus cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Es šo redzēju, ļoti aktīvi to darām. Es esmu tik priecīgs, ka ļoti daudz jauniešu interesē. Un viens mūsu ieraksts pat ir medicīnas muzejā un tik kolosāli video atsūtīja, ka bērni skatās maziņi, nezinu, 4-5 gadi, skatās to mūsu video, kur mēs zīmju valodās un vienkārši aptarina. Respektīvi, mēs savā ziņā mācam zīmju valodu, kas ir kolosāli. Es domāju, mēs noteikti... Es saku, nekautrēties par idejām, vienkārši vajag noticēt tām idejām, vajag darīt un viss, un tad viss sanāks. Es sirsnīgs paldies. Jā. Tad citu par sirdīm runājot, zini, kā mūsdienu jaunieši tagad sirdi rāda? Šitā. Tas ir tā, man liekas, korejiešu sirsnīgi. Viņi rāda arī šitā. Jā. Mēs sākām šitā. Es varu šitā parādīt. Tev ir sirdi. Tad ar Inta sirdi un mūsu sirdi visām iespējamām sakam jums paldies un tiekamies jau mūsu 3. epizodē pēc mēneša. Čau!